Piemēram, ja sievietei, kurai ir līdz 24 gadi, viena cikla laikā grūtniecība iestājas vidēji pat līdz 35%. Viena cikla laikā sievietei, kurai ir 35 plus, tas ir 12%. Ja mēs veicam medicīnisko apaugļošanu pacientē ar viņas šūnām pēc 40 gadiem, arī literatūras vārstās, dzīvus dzimušo bērnu skaits ir 8 līdz 11%. Tātad tas ir 11 bērni no 100 sievietēm, kurām tiek veikta medicīniskā apaugļošana. Tas ir 40 plus tie gadi. Un tāda ir tā realitāte, bet vienkārši man liekas, ka svarīgi ginekologu painformēt. Un ja tajā mirklī, piemēram, sieviete pasaka, nē, šobrīd nevaru, man nav partners, es to nevēlos, tad ir vēl daudz dažādas opcijas, kā piemēram mulšūnu sasaldēšana. Un tā mūsdienās paliek arvien biežāk, arvien populārāk, kad šīs te sievietes, kas ir aktīvas, grib izglītoties, es šobrīd grūtniecības nevaru, ka viņas laicīgi sasaldē šīs šūnas un varbūt viņai dzīvē viņas kādreiz noderēs.